Savukārt es to gribētu paltināt kopā ar mūsu draugiem Renew skaistuma klīniku, kuri jau ir sagatavojuši plānu, lai palīdzētu tev ar tavu ādas problēmu, akni, un izstrādājuši veselu programmu tavai ārstniecībai, ādas ārstniecībai. Tā kā viņi tev jau nevar sagaidīt. Es nevaru pats sagaidīt. Varu to apskaušu? Jā. Tā kā mēs tiekamies arī veikalā, un lai tev viss izdodas, un tad jau mums vesela diena priekšā, un viss izdosies. Labdien, Jūlija! Labdien! Es esmu Arita, un esmu ieradusies šodien pie jums, lai savestu kārtībā savu sejas ādu, vai vismaz ieskatītos, kas tajā ir. Tātad patreiz mēs mēģināsim samazināt iekaisumu, un izmantosim tādu IPL galvu. Tā ir fotoprocedūra, ar kuru, kā es jau teicu, mēs samazināsim gan iekaisumu, gan arī mēģināsim nedaudz iedarboties uz to kolagēnu. Ja? Un pēc tam mēs jau runāsim par to sistēmisko terapiju. Viens, divi, trīs. Man prieks, ka nebija sāpīgi, bet tu jau zini, ka mēs tad turpināsim ārstēties tālāk, un tad mēs, es domāju, ka tiekamies vēl pēc mēneša. Ja? Labi. Nu, Artiņ, stāsti, kā tev gāja klīnikā? Jā, klīnikā man gāja ļoti, ļoti labi. Es pat nebiju gaidījusi to, ka man iedos tik daudz informācijas par visu to procesu. Procedūra bija nesāpīga, lai gan šķiet, ka būs citādāk, būs sāpīgāk, bet kopumā viss bija ļoti, ļoti forši. Mēs ar dermatoloģiju arī turpināsim pēc tam sastrādāties, lai sasniegtu to rezultātu, ko es vēlos sasniegt. Lieliski, ļoti priecājos. Tiešām